Labrīt, dārgie skatītāji un klausītāji, kas man klausās un dzird šajā 7. decembra jaukajā rītā, kad mēs katrs atrodam sev laiku, lai pabūtu kopā ar Dievu un pārdomātu iepriekšējo vakaru varbūt un pateiktos Dievam par to, ka mēs esam sagaidījuši šo rītu, ka Viņš mums ir devis atkal šo iespēju tālāk dzīvot šajā pasaulē un devis savu dvašu un pabūt tiešām ar viņu, laiciņu kopā, veltot viņam un pateicoties par visu, ko viņš mūsu dzīvēs darījis, dara un vēl darīs. Vispirms iesākumā es gribētu arī pielūgt, pateikties. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par šo rītu, kad Tu man esi atvēris acis un devis tālāk dzīvot šajā grēku pilnajā pasaulē, Tēvs, un izlūdzos Tavas svētības, Tavas svētā gara klātbūtni un māci man palīdzēt arī saviem līdzcilvēkiem, lai es vairāk domātu par citiem cilvēkiem, kas man ir apkārt, par saviem draugiem, paziņām, klases biedriem, par saviem tuviniekiem. Un lai es varētu tālāk attālināties arī no šīs pasaules, tuvoties Tev, mūsu vienīgajam Kungam, mūsu radītājam, glābējam un pestītājam. Es Tev pateicos par šo uzklausīto lūgšanu, to lūdzos un par visu Tev pateicos. Mūsu mīļā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Gribētu ar jums padalīties, man uzrunāja šajā rītā no laikmeta ilgām pa pravieti Helēna Vaita ir sarakstījusi, kur nodaļa, kur saucās šiem maniem vismazākajiem brāļiem, kur Jēzus tiek aprakstīts, kad viņš nāk savā godībā, visi eņģeļi kopā, kas būs ar viņu, viņš sēdēs uz savu godības krēslu, un visas tautas tiks sapulcētas Eļas kalnā, saviem mācekļiem attēloja šīs lielās tiesas dienu ainas. Viņš uzspēja, spriedums būs izšķiros. Kad tautas tiks sapulcināts viņu priekšā, tur būs tikai divas šķiras, un šo grupu mūžīgo likteni noteiks tas, ko tās būs vai nebūs darījuši savam kungam, cietēji un trūcīgo personā. Tajā dienā Kristus neatgādinās šo lielo darbu, ko viņš veic, nododams savu dzīvību par viņa atpirkšanu. Viņš norādīs par uzticīgo darbu, ko tie ir darījuši viņa labā. Tas ir par mums, kā ir teikts, ko mēs sēsim uz zemes, to mēs sēsim arī debesīs. Viņš norādīs šo uzticīgo darbu, ko tie darījuši viņa labā, tiem, kurus viņš nosādīs sev pa labo roku, kungs sacīs: nāciet šurp jūs, mani Tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma jau. Jo es biju izsalcis, un jūs mani bijāt paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs mani dzirdinājuši. Es biju kails, un jūs mani esat apģērbuši. Es biju slims, un jūs mani esat apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Bet tie, kurus Kristus atzinīgi novērtēs, neapzināsies, kā būtu viņam tā kalpojuši. Uz viņu neizpratnes pilno jautājumu viņš paskaidros. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazajiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Tas ir attiecās uz mums. Ko mēs būsim darījuši šajā pasaulē, lai tuvoties Dievam? Jā, vai mēs bieži aizdomājamies par to, par cilvēkiem, par kuriem, kas mums ir apkārt, vai kad viņiem varbūt kaut kas trūkst, vai par saviem kaimiņiem, kas varbūt ir savos gada nespēkos. Kā vajag aizdomāties tiešām par šīm lietām, nolikt to visu, tā kā savu vēstu nolikt malā un censties Dievu lūgt arī, lai viņš dod šīs iespējas palīdzēt citiem cilvēkiem un arī pašam pieaug šajā ticībā un gūt šīs svētības, ko Dievs vēlās dot mums ir katram.
Un kā arī Jēzus tika mācekļiem saviem teica, ka tajā dienā, kad viņu vajās, sagādās lielas ciešanas. Un tas ir rakstīts arī par mums, ka tie, kas būs tieši nostājušies uz šī šaurā patiesības ceļa, kas ies soli solī kopā ar Jēzu, ka mūs gaida tiešām arī grūti laiki un būs pārbaudījumi, bet tie, kas pastāvēs un turēs Dieva baušļus, tos Dievs neatstās. Tie ir Dieva apsolījumi. Un Kristus ir apsolījis atmaksāt 100-kārtīgi jau mums šī dzīvē dzīvojot. Un Kristus mīlestība nav paredzēta tikai kaut kādai vienai šķirei. Viņš sevi identificē ar katru cilvēku. Lai mēs varētu kļūt par debesu ģimenes locekļiem, viņš kļuva par zemes ģimenes locekli. Viņš ir cilvēka dēls un līdz ar to katra Ādama dēla un meitas brālis. Un viņas sakotājiem nav jānorobežas no apkārtējās pasaules, kurai drauž šī bojājēja. Tie ir daļi no milzīga cilvēka salduma, un debesis tos uzskata gan par grēcinieku, gan svēto brāļiem. Mīļie skatītāji, brāļi un māsas klausītāji, kas skatīsies mani YouTube, es jūs katru aicinu tiešām aizdomāties par šiem laikiem, kuros mēs dzīvojam, kas notiek pasaulē vispār un šie kari, šīs zemestrīces, uz ko tas viss ved, uz ko tas viss norāda. Tas norāda, ka Bībelē pravietojumi jau sāk piepildīties, un Jēzus atnākšana jau vairs nav aiz kalniem. Es aicinu jūs katru meklēt tiešām Dievu, jo viņš ir dzīvs un viņš gaida katru cilvēku atgriešanos. Viņš piedod katram un tiešām piedod arī, ja viņi patiesi meklē. Viņš nav neaizsniedzams, viņš ir blakus, viņš ir jebkurā brīdī pieejams 24 stundas. To es jūs aicinu. Pateicos jūs par šo, ka jūs esat noskatījušies un klausījušies, un lai tiešām jūsu sirdis atvērtos dzīvajam Dieva vārdam. Āmen.